Čau, šeit Lauris, Latvijas labākā fitnesa kanālā. Šodien trenēsim. Šodien plānā mums ir krūtis, pleci, triceps un bišķiņa arī muguru un pavisam nedaudz presi. Tā kā skaties, iespējams iemācīsies kaut ko jaunu, iespējams dzirdēt kaut ko gudru un kļūt par sevis labāko versiju. Pavisam noteikti. Neturēsim neko iekšā, dalīsimies, lai tu vari kaut ko iemācīties un sasniegt vairāk no savas dzīves. Ar man mīļāko, es domāju, sākam šo te. Rotators iesildīt. Šo mēs esam safilmējuši un, prāt, 100 reizes jau. Tā ir laba lieta. Nav slikti atgādināt, jo džeki vienmēr par to aizmirst. Jā, īstenībā plecu sāpēm, manuprāt, es jau parādīšu vēl vienu, bet man šis laikam ir efektīvākais. Okay. Da es tev parādīšu savu efektīvāko. Man arī viens ir tāds, kas rītīgi bomba ir. Plecu sāp, tā ir viena no tā kā izplatītākajām sāpēm, kas ir starp gym bodies, benčojot vai kaut kādas hanteles spiežot, vienmēr kaut kāds klikšķis notiek un tad ir pamatīgi man taču ir parasti sāp vai nu jo plecu aizmuguri baigi vājā un ir disbalans, vai nu rotators netaisa. Divas lietas parasti. Un galvenais tā pleca aizmuguri vēl dod tādu kārtīgu skatu un to visu aizmirst. Es vēl taisu tādu gumiju uz benchpresu. Ieņem benchpress formu un tu gumiju vienkārši stiep šādā veidā. Un ritīgi nice tev taču uzreiz to sānu, tos rotatorus uzreiz ritīgi iesiltāja baigā štela. Tad, kad tu esi pāris plecu traumas dabūjis, tad jau iemācās, kad vajag kaut ko pamainīt. Kādreiz ienāk džimā, somu nost, benchpress darīts. Un uzreiz pa 20 katrā pusē iesaldīšanās. Gribi zaudēt lieko svaru, bet nezini, kurus vitamīnus iegādāties? Spied uz linku zem šī video, izpild mūsu testu, balsoties testa rezultātiem. Ar tevi sazināsies mūsu konsultanti, kas ieteiks labākās izmaiņas ikdienā, labākos vitamīnus, lai arī tu pēc iespējas ātrāk var zaudēt lieko svaru. Esam palīdzējuši jau tūkstošiem cilvēku nomest no 5 līdz pat 20 kg. Tā kā visdrīzāk varam palīdzēt arī tev. Spiedz linku zem video, izpild testu un gaidi no mums ziņu. Es redzēju šo? Šis izlāps. Šo es nezinu, kurš redzēja internetā kaut kur pirms 2 gadiem. Un tā brīžu taisa un baigi patīk pleciem. Man vairāk džeki ir teikuši, ka no Laura noskatījušies šo vingrinājumu šais labs ir. Jo es neatceros, vai es biju palaidis uz reklāmu šo video vai ne, bet viņiem bija tik kā 100 000 skatījumu. Jā. Ir daudz, kas viņu pielieto. Džimā tu arī man redzēja, ka stūrī vienkārši vienmēr kaut kur. Ja tu nespied cik reizes, tu esi loks, ne? 100, ja tu vienreiz nespied, tu esi loks. Tieši tā. Bet man dažai, ka 100 kg spiež pilnīgi visi, kas iet uz zāli kārtīgi gadu. Jā. Labi, nerunājam par bērniem jauniešiem. Ja tev vismaz 20 gadu, tu esi zāli gadu kārtīgi trenējies, nu tu vienreiz vari 100 uzspiest. Un tam ir jābūt tādam kā tādam mērķim, ko ir jāsasniedz. Tad tu esi iekš two-plate gang. Tā ejam uz spiešanu. Davai. Tev šitais patīk? Vai šitais? Labi, jā, tas, jā. Jo šī zālē stieņi kaut pašauri. Džim Latvija noteikti skatās šo video, vai ne? Mums vajag vairāk šitos stieņus. Šitie labāk. Šits ir asnāks. Redzi? Šits normāli platums. Ai, tu paņem šito te? Viņš baigi durās, te, ne? Šits ir baigi šaurais, jā. Uzliek 100 kg ar just. Tā, ka točs? Ka viņš griež rokā iekšā. Bet viņš nav arī 22 kg? Es nezinu. Viņam varbūt tā varētu būt. Šitais ten ir viens no maniem mīļākajiem vingrinājumiem priekš plecu rotatoriem. Ir tīpaši džekiem, kur grib benčot smagi. Šitais vingrinājums baigi labs priekš iesildīšanās. Tu ieņem normālu benchpress formu un nostiep gumiju un laid lejā tieši tur, kad laist benchpress lejā. Lēni kontrolēti. Uzmauc kādas 8 līdz 10 reizes, jutīs kārtīgi silināšanu plecu aizmugurē un rotatoros, un tu zini, ka tu būsi gatavs spiest. Šitā forši var pieslēdāt plecu aizmugurs, kad roka pacel augšā. Elkoņus mēģina spiest kopā un plaukus uz āru. Bet es staigāju masāžām kaut kādus jau 6 gadus. Man masējas laik plecu priekšsaļā un visu laiku savilkts. Arī tagad biju masāžām no otrdien, reāls jūt, ka pieskaros tāds. Ok, tad skaidrs. Negribās noplēst atkal, vai ne? Nu jā. Es arī cenšos diezgan šauri. Kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad tu sāc benčot, tev ir daudz vieglāk saslēgt visu. Tu vari ieslēgt triceps, tu vari ieslēgt muguru vairāk. Ap latējā tev baigi daudz aiziet uz pleciem. Jāapsāk, cik smags būs šodien šitas. Ko tu, Lauri, iesaki kā, piemēram, iesācējiem, kurš sāk trenēties, kādus suplementus tu viņam tā saki, tev vajag šito un tad būs labs progress? Ir tādi 5, kurus es saku, viņi ir obligātie. Obligāti dzīvē nav nekas, dīrs arī nesvalsītē, ne? Bet es skatāmies obligātie proķis. Es ieteiktu no šo lielo proķi, kreatīns, magnija bisglicināts, D vitamīns ar K2 un cinks. Ja, manuprāt, ir tādi
top 5, kas noderēs visiem. Un visiem palīdzēs. Ko tu saki par zivieļu? Zivju eļļa atkarīgs no uztura. Proķis arī, ja tev ir daudz gaļu, nafīgi to proķi nevajag. Nu jā. Zivju eļļu es pats baigi nedzeru, ja es tādu lasi, daudz. Ok. Kilogramu nedēļā točna. Bet vidējais latviečs neēd kilogramu nedēļā Tas lasi. ir noteikti. Kā vidējam latviečam vajadzētu omegas. Jā, es vispār nemīlu zīves, tad man toču omegu vajag. Nu, ko tev sotaciņi, ne? Cik tev reizes aizgāja sotaks? Nezinu, cik es uzskatu 15, laikam šī gada rekords ir. Aha, ok. 25, man liekas, bija kaut kāda TikTokā, kaut kādam džekinam, kas uzmauca. Kas bija? 25 reizes, man liekas, kaut kas sotaku uzmauca TikTokā. Nē, es redzējis. Bet tik kā būtu normāli uztaisīt konkursu uz 100, kurš vairāk uzspiedīs. Tas labs prikals. Tur kā kreatīni izspēlēt, ne? Jo 100 ir, zin kā, tāds svars, ko cilvēki var uzspiest. Un 100 nav pārāk daudz, lai tur arī nestraumētos, vai ne? Jā. Man šeit 100 normāli. 100 uz reizēm. NFL-ā, starp citu, viņiem man šeit ir viens no pārbaudījumiem sotaks uz reizēm. Ne, citādāk, tu netiks komandā, jo tu mīkstais reāli. Man teikt, viņi tur spiež 30-40 reizes. Es redzēju, tev tas vakumvērts arī ir, vai ne? Tu viņu liec? Jā. Elektriskie tādi. Jā. Nu, man viņš ritīgi labi bija trapec ārā, jo man trapecē muskuļspazms šeit tad veidojās un rauj man diskā ārā. Tas man baigi patīk. Saucās dinamiskās bankas fitness kanāls, lai var uzsūtīt. Tā ir baigā štēle, jā. Tikai es tur reiz labāk ņem divas, jo, zin kā, tīzla vienu uzliec, otram te nav nekas. Man ir 4. Citādāk, es visu laiku gāju pie savas masieres, un viņi man lika tās bankas, un man bija tāds, nu nē, man taču jānopērk vienu elektrisko mājās, vienkārši uzliec un pats var sačinīt, ko vajag. Zolīt. Grūti šodien, grūti. Mēs augstāk iesim? Nē. 100 man ir viss, maksimālais. Spiedu ko nesen 110, laikam arī vai 120, bet es pēc 100 par sapstājos. Vajadzētu būt 20. Uz 5? Laikā? Jābrauc uz sačiem. Tu īstenībā vajag uz tiem, kur savus svars uz reizēm. Kaut kad varbūt jāizbrauc. Jo, zin kā, tur kategorija līdz 93, tur aizbraukt 94, būtu 105. Tur man taču ir apmēram 32 reizēm var vinnēt. Fuck, 32 tas jau. Bet mazāk svars 94, to būs jāspēj. Tas gan. Jā, Tas no daudziem burpiem. Es gadu un 2 mēnešus no vietas izlaidu 200 burpīs. Pēc nevietas izlaišanas. Katru dienu? Katru dienu. Es gāju cauri mentālai ellei. Man reāli vajadzēja tos burpīs, lai es izceļ ārā no turienes. Tā uzliekam 80. Un īstenībā labs prikals bija kādreiz TikTokā baigi daudzi no laiva piesekoja. Un es taisīju laivu un man vienā dienā pa 20-30 sekotāji nāca klāt. Tagad gan tā klusāk ir palicis. Es vienbrīd trenējos pēc tāda plāna, katrs vingrinājums. Viens piegājums, viens iesaldojušies, viens darba piegājums uz maksimumu un visu un uz nākošo. Progress bija tīri labs īstenībā. Kaut kas vismaz pavisam citādāks. Jā. Tu jau arī visu laiku noteikti pēc vienas programmas un pēc tam trenējies. Jā. Un tad iedod viņam kaut ko citu, tāds, kas notiek? Ko taisīsim? Pantels vai kādu mašīnu? Krūtīm, pantelēm, slīpu varbūt. Davai. Tur būs totalizētājs, kurš no jums vajag izspiest. Var uztaisīt tagad. Es jau netrenējos, nav ko izspiest. Es tagad reāli trenējos, kur mēnesim to degunu salparēju, normāli. Tagad salpoju beidzot labi. Pēc balsts var dzirdēt. Man liekas, ka 30 būs labāk, ne? Jā. Jā, vienu brīdi bija tās trūpas degunā, es ar parunāt nevarēju. Man arī vajag reāli uztaisīt. Man no vecerīgas cīņām arī ir bišķi šķīps. Man bija tā, ka es labo nāsu izrādu, praktiski neelpoju. Man jau bija no zoba aizgājis, kur investīcijas atsurdoju tur pus galvu. Tas jau viss ietekmē miegu. Jā. Tur reāli nevar atjaunoties. Es brīnījos, kāpēc 2 gadus tik sūdīgi jūtos, izrādās pus galvas tur tā pilna kaut kā. Crazy. Nu, kopējams kādu panteli, ne?
Jā, var redzēt, ka Lauris ir sačakarējis daudz plecs, smuki ievēro leņķi rokā, lai neiet uz pleciem. No kļūdām vien mācījies, ne? Kādreiz ceļ. Kādreiz elpo izsāt pie ausīm, vai ne? Tā kā sačakarēt jau iekšā elko, un viņš 45 grādus. Lauris, te uzdošu tādu, varbūt bišķiņ cilvēku jautājumu, kā visi to uzdod. Kas ir bijis tas, pie kā tev visvairāk ir jāstrādā bijis, lai tu uzbūvētu to, ko tu uzbūvēsi, to biznesu, palīdz cilvēkiem? Tas vairāk ir tēmēts tagad tavā personalitātē, pie kā tev bija visvairāk jāstrādā. Esmu došana pēc sevis, pēc kādas disciplīnas, Jā. ka pašam jāievēro tās lietas, ko es stāstu, vajag ievērot. Tikai, teiksim, nedzer. Nu, agrāk pirms 2 gadiem es tur vēl dzēru, reiz mēnesī, 2 reizes mēnesī, 3 reizes mēnesī. Cik kā visiem saku, nevajadzētu dzert, vai ne? Bet pats ik paliek mierauja. Visgrūtāk jau pašam ievēro tās lietas, kuras zina, ka jāievēro. Zini, kā, ja tev treneris pasaka, tu dari. Ej, tu viens pats, vai ne? Kā varētu nedarīt, vai ne? Varētu tāliņu ievarot piekdienā, varētu šito. Pats kļūt disciplinētāks, labāk aizgāja. Nu, gan darbā, kur es strādāju, gan savā hobija biznesā, kas ir pa biznesu pārvērties. Kolosāla lecība. Turēt vārdu sev, vai ne? Turēt vārdu sev, jā. Disciplīna. Tas nav tikai treniņos, disciplīna tev būs vajadzīga pilnīgi jebkura biznesā, lai tu reāli varētu darīt tos ikdienišķos darbus. Tu nevari nebūt disciplinēts, tev jāmauc ir. Un lai vai kā tu jūties noteikti, ne? Jā. Nostrādāju pārdošanā 6 gadi. Un pārdošanu reāli tu iemāci, jo pārdošana tikai procentu, vai ne? Pārdod ir nauda, nepārdod nav nauda. Un tad tas kā no tā darba arī dabūn to sajūtu, ka katra ieguldītā kaut laika vienība atnesīs rezultātu. Ja tu neieguldīs darbu, rezultāts nebūs, vai ne? Rezultāts nebūs. Un tas nāk no fitnesa. Jā. Un fitnesa pārdošana īstenībā diezgan līdzīgas lietas, jo fitnesā sākumā tu gadu trenējies un tu neko neredzi, vai ne? Pārdošanās pats, es atceros, zvanu tur klientiem, 50 sarunas dienā, pirmais mēnesis nav neviens darījums nav, vai ne? Galīgi traki. Bet pēc tam tu saproti, ka nav jau tā, ka tu esi tikpat dumšs, cik sākumā. Darījums vēl nav, bet tu esi viņam tuvāk. Pienāks viens brīdis, pēkšņi viss tur 10 darījumu nedēļā. Perfekti. No fitnesa līdzīgi, tu trenējies, liekas, nekas nav un pēkšņi viss uzkačājies esi. Jā, un tā kā pārdošana tev to biezo ādu uzaudzē. Jā. Tu iemācies būt atraidītam, vai ne? Kā man tā šķiet, pirms uz tādas biznesa vajag pastrādāt pārdošanā. Jā. Un pēc iespējas vairāk tā kā pie kāda cita, lai tu vari kļūdīties uz citu rēķinu. Jo, ja tu tikai pie sevis strādā, tad tas viss ir no tavas kabatas. Un, protams, iet iekšā tajā visā tajā biznesā vai tajā darbā, kur tu strādā ar 100%, lai tu ritīgi iemācies no tā visu kaut ko. Un tu jau, Lauri, tikai savai džeks arī visu laiku trenē, vai ne, lai viņi kļūst labāk? Jā. Tā ir mums jaunie džeki, baigi maldas, tie, kas tikko sāka. 9 no rīta atnāk, 8 iet projām. 11 stundas bez apstājas blieži. Labs. Un rezultāts no vienam jaunam džekam ir tās pats šomēnes, kā tiem, kas strādāja pusgadu. Vienkārši nāk ātrāk, iet prom vēlāk, malc un, protams, tik labi nerunā, bet ja tu vairāk strādāt, rezultāts ir. Jā. Tā deksme cilvēkos, džekos, vai ne? Var redzēt, ka uzreiz atnāk izsalcis. Jo arī tur, kur es sāku strādāt pārdošanā, tur bija tāda tabuliņa, cik es jaunus klientus dabūjis un to viss sacentās. No 2. mēneša es tur biju vislāk pirmais. Jā, tāpēc, ka es labāks pārdevējs, biju sūdīgs pārdevējs. Bet cik tu uztaisīji 10 zonas dienās, tas ir 50. Tu izdari 5 reizes vairāk, un, protams, arī tu esi sūdīgāks. Rezultāts būs. Tikai viss baidās no tā darba. Jā. Es arī būtu gribējis kaut kādā sales darbā strādāt, jo tas man būtu atvieglojis visu to procesu, kā pārdot, kā marketot. Es strādāju kā mehāniķis. Vienkārši melnākajā nostūrī. Un pārdošanā tev parasti, normāla uzņēmumā, tev bez maksas apmāca, iemāca kaut ko vai ne? Tas jau arī ikdienišķai komunikācijai ir ritīgi noder. Kā salauzt to pirmo barjeru, vai ne? Jā. Tā kā pat respektu visiem tiem džekiem, kas veikalā parasti tev nāk kaut ko pa pensijām. Indeksā, jā. Viņi vienkārši iemācās to ādu uzaudzēt tik biezu. Crazy. Jo cik reizes viņiem pasaka nē. Un viņš tāpat turpina smaidīt. Vai visiem vīriešiem būtu jātrenējas, jūs netrenējas tas loks, bet vispār jā, nu varbūt tev nav jākučājās, jābūt milzīgam vai ne, bet ir jāsporto katru dienu. Nav svarīgi, ko dar, tur skrien peldi, nē, skriešanas fans, bet labi, skrien peldi, nāc uz zāli, bet kaut kas ir jādara. Un stundu dienā ir jāpakustās. Obligāti. Bez sporta tā dzīve vienkārši būs depresīva. Tu netiks galā ar problēmām reāli, tu sapīsies tajās emocijās. Sports ir vajadzīgs, lai palaistu to visu vaļā. Tā kā trenējies, kā Lauris teica, dažādi varianti, tev obligāti jākačājās. Galvenais kaut ko tādu, kas tev ieliek kārtīgā slodzē un kas tev papušo ārā no taviem limitiem.
darīts. Ar heiteriem, Laura, ko tu viņiem gribi nodot? Visu laiku draud man tur kāds ik pa laikam. Ko es gribu nodot? Kādu vēlējumu? Jāsāk sportot vienkārši. Tieši tā. Kāpēc cilvēku sūdīgi raksta? Vienkārši jūtās sūdīgi. Jūtās sūdīgi, ir kādam uzrakstīt kaut ko vai ne. Jo tu sportosi, tu jau jutīsies labāk, tu beigsi dzert, jutīsies vēl labāk. Tev būs kaut mērķi dzīvē, un viņiem ies, to nebūs vajadzība komentēt. Tieši tā. Varam kaut ko. Reāli, ja tu justos labi, tu netērētu savu laiku, lai kaut ko komentētu negatīvi. Tu atbalstītu, un tu vari pats darīt vairāk, lai tu varētu sasniegt vairāk. Ja beidzam heitot, daram vairāk, ok? Bet tā man taču ir nav problēma Latvijā. Tā, Visur. Visur vienāk, jā. Man teica, neklausies skudrā. Jo gal galā tas negatīvisms, tas heits, viņš nenāk no augstākiem cilvēkiem nekad. Viņš vienmēr nāk no apakšas, viņš tev vienkārši mēģinās norakt no apakšpuses. Tā kā saprot to, ja tev heito, tad zini, ka tu dari kaut ko labu. Kur tu sāki, kad tu sāki? Viss jau negāja tik viegli, ne? Man vienā brīdī nešķiet baigi grūti kaut kas. Zini, kas man šķiet grūti? Kad es 18 gados strādāju strojkā, es tur Eģiptes 5. stāvu. Tas bija grūti. Kad strojkā es beidzu strādāt 22 gados, tad jau pārējais, un kad strādāju strojkā 5 gadus staipījis Eģiptes jaudas betonu, es staložām ziemā stāvējis pārējais, jo šķiet. Reāli, jā, piekrīt. Man tas pats, es arī sāku ar celtniecību, ar santehniku. Ja tu tur esi bijis, tad nekas neliekas grūti. Tā kā respekt džekiem, tiešām es zinu, ka daudz saka, jā, tu neesi strādājis fizisku darbu, tu nezini. Reāli respekt džeki, tā kā mēs zinām, kāds ir, mēs esam strādājuši. Bet tā kaut kāds reāls progress sākās, tā kā pārdošanā sāk strādāt. Tur tu sāki to savu personalitāti ritīgi izstiept, vai ne? Tur bija grūti. Ja es biju kāds gājis uz zāli trenējies, es biju uzkačājies, bet runāt jau es ņuka nemācēju. Es nemācēju 4 vārdus salikt kopā, vai ne? Bet pārdošanu tu iemācīji. Komunikācija, pārliecība, vai ne? Prezentēšanas prasmes. Tas noteikti ir bijis tāds, grūtākais, jo tev visvairāk ir jāstrādā pie tādām lietām, kur tavs ego konstant cieši, ka tu saproti, ka tu neesi pietiekami labs, tev visu laiku jāmauc, vai ne? Tu brauc tiešies ar klientiem, un klienti saka, ej projām, man neinteresēšties, ko tu stāsti. Progress pārdošanā sākās, kad es kļuvu disciplinētāks. Tad es beidzu tusēt brīvdienām, kad es sāku sportot katru dienu. Jo es jau visu laiku sportoju 3 reizes nedēļā, 4 reizes nedēļā svaru zāli un visas kardienu, kad dzīvē netaisīju. Jā. Tad pirms kaut kādiem gadiem, 5, 4 es sāku taisīt katru dienu. No tā brīža reiz kaut kāds progress. It kā likās smieklīgi, vai ne? Sāc no rīta pusstundu staigāt, to dzīvēs uzlabosies. Likās, ka tu dirs, kas uzlabosies. Bet tā reāli ir. To, ja mēs runājam podkāstā, tu naturāli vienkārši vibrē diezgan zemu, tavas emocijas ir zemes. Un tad, kad tu iekusties, tu sāc pacelt sev augstāk un tur sāk lietas notikties. Tu sāc justies enerģiskāks, tu vari rīkoties uz tām iespējām, kas tev nāk gar acīm. Ja tu esi negatīvs, tev var iespējas iet gar degunu, un tu viņus nenoķers, tu uz viņām nerīkosies. Tāpēc tev ir jābūt kontrolē par to, vai ne? Un no rītiem to var dabūt. Izej ārā, pastaigā, patrenējies, sagatavo sev dienai. No rīta parasti jau cilvēks pamostās kāds. Viss slikti, vai ne? Atkal jāceļas uz tuvo darbu, jāiet. Ja pasporto uzreiz, tad kļūst, varbūt tur super pozitīvs, vismaz neitrāls. Pavisam noteikti. Un vēl kas, es teikšu, tāds tik labs mindset shifts ir necelies priekš naudas, celies priekš savas izaugsmes. Jo to tu nekad nepazaudēsi, tu sevi nekad nepazaudēsi. Celies augšā ar mērķi ieguldīt sevi, kas ir strādāt pie sevis, uzlabot savu garstāvokli, uzlabot savas emocijas, un tad arī pēc tam tās iespējas nāks un toreiz viņām rīkoties. Tā kā lielākā daļa cilvēku, kas vispār ir, viņi ceļās priekš naudas. Un tu esi tā kā vergs konstantai naudai. Bet ja tu kļūst labāks, tā nauda nāk vairāk. Un ātrāk, un lielākos apjomos. Un pastamies, kā tu mums gājis ar Lauri podkāstā. Mums ir 11,000 skatījumi. Ja tu vēl neesi noskaties mūsu podkāstu, tad ieej viņu YouTube kanālā Latvijas labākais fitness kanāls un noskaties. Diezgan daudz, jā. Vairāk kā vidējām podkastam. Vidējām ir cik 8 kaut kādi. 7, 8 vidējais. Lielākais, laikam, pagaidām ir 30 straujpīti, jā, vai ne? Tur diezgan labi aizgāja. Reku Daniels ķersies klāt vēl arī tiem podkāstu mazajiem klipiņiem, tad tur vēl papušosim iekšā cilvēkus. Es nevaru nolaisties tā līdz pašai šai zemē. Man atkal Džeks saka, bļoņas, ka tu vari tik dziļi un arī inklēnā. Es varu vienkārši laist tā, ka man ritīgi kaut kā mobili man tie pleci ir. Viņi kaut kā steipīgi. Tev vienkārši nav sajūgts pleci. Nav sajūgts, jā. Un es tagad arī, nu jau es tādā posmā,
kur jau paliec vecāks, bišķiņ domā ar galvu, un tu centies kaut ko, jā, to amplitūdu bišķiņ tālāk pastaipīties. Masāžām ej? Jā, es cenšos. Hiropraktīte aizbrauc diezgan bieži, uztais tādu kopējo vienkārši izkrakšķināšanos, un viņš pie reizes man palaiž vaļā kaut kāds muskuļus. Man vislielākā ziepa parasti ir kaut kāds muskuļu spāzums kaut kur, kas man savēlk un spiež kaut kur ne tur, kur vajag. Kā tev, Laura, sodu punktiem? Cik tev ir? 0. Godīgs, jā? Nē, viens mēs bijām Teslu ņēmuši. Viņam būtu jādzēšās nost uz 2 gadi viņš jau kaut ko. Jā. 2 gadu dzēšās nost, dabūja 1 punktu. Pātrumu. Ir kaut kas 65 pilsētā. Viņš godīgs ir, viņš vienkārši brauc, viņš trasēs tikai stiepī. Lēnām brauc pilsētā. Protams. Vien tālāk kaut kur. Mums proķim ir jauna garša. Tagad šis video ir iznācis 100% ir jauna garša. Kāzaņu garša, vēl neesmu notestējis uzsūti. Šito sauc par vienu no labākajiem bicepsa vingrinājumiem. Lai gan viņš reāli ir muguras vingrinājums, bet biceps arī ļoti daudz strādā. Man pēc treniņiem nekad nesāpēja biceps. Es sāku taisīt šito kā pirmo un uzreiz sāk just. Maiks Menzers, vecā leģenda, viņš teica, ka jā, šis ir the greatest biceps exercise. Zini, kas pats skumjākais, Laura? Es jau entākos gadus, kāds 4 taisu rokdienas, 2 reizes nedēļā. Man biceps kā stāv, tā stāv, neaug. Man ar visu rokas triceps turās. Jā, reāli. Biceps tāds maziņš. Un triceps liels, vai ne? Tas pats. Liekas, blāņas, kāds ir, ar darbu nevar panākt. Ok, nu tad likšu vairāk darbu iekšā un tāpat nav rezultātu. Tā kā jā, 4 gadus apmēram sēž iekšā vienā izmērā. 43 cm un nav pat ne milimetrs nācis klāt. Tā kā nevienmēr viss ir tik skaisti, kā tas izskatās. Piedalījos sačos skatūs, un es kardio netaisīju. Es vienkārši trenu vairāk iemaucu, ko viņš vairāk tālāk patak nost un kardio. Nāfīgi. Pareizi ir. Un uzturs man vienkārši bija maķīts tikai mazāk. Tā es gatavojos sačiem. Labs. Bet ja ņem vērā, ka nebija kardio un sēja tur maķīt, forma bija tīra ok. Jā. Un preci varēja redzēt, kaut kāds vēns tur preci bija kaut kā 93 kg. Tas jau bija ļoti sen, vai ne? Jā, pirms kaut kādiem gadiem. 9 varbūt. Jā. 10. Kāda tev ir pieredze vecīt ar trenu? Tāda slikta. Agrāk es šaubu baigi daudz. Tas bija pamēģinājis pirms gada laikam. Jā. Pavisam bišķiņ. Bet tāpat miegu sačakrēja dusmīgs bija. Jā. Viss slikti bija. Jā, man bija tāda sajūta, ka es trenu bliezu iekšā. Man bija tāda sajūta, ka es nevienā brīdī neguļu. Es tikai snaužu ar aiztaisītām acīm. Viss. Nekad negāju iekšā dziļajā miegā. Un tu atsaka uz adatām visu laiku. Nē, tu neguli. Super priecīgs, un pēc 3 sekundēm tu esi super bēdīgs, depresīvs vienkārši. Tik nenormāls tās svārstības no viņa ir, kad... Nē, draugi, to nelietojam. Nekādā gadījumā. Man arī bija tāds posms. Reāli, aiz nezināšanas es gadu no vietas trenu miksu maucu. Gadu no vietas. Bet neko citu, tikai trenu miksu. Vienkārši sačakarēju, visu ko nevar sačakarēt. Crazy. TikTokā visi saka, te muskuļi neko nedod. Tā kā mēs iesim uz boksu, un tad nākošu, kad taisīsim ar visiem sparingus visiem no TikTok. Kas teiks, muskuļi neko nedod, tad davai, nāc. Yep. Bet sākumā jāstrenējos, tikai šito gadu es patrenējos, ja 9 mēneši. Nākošu mēs sākam. Tas būtu nenormāli krūti saturs TikTokā, vai ne? Jā, noteikti. Jā, bet, protams, ķiverēs, vai ne? Jo, zin kā, manuprāt, ja sīciens varam pa galvu bez ķiverēm, tur nekas labs nesanāk. Bet ir tās ķiveres, kura piešaut uz sūdiņš, lai degunu nesalauž. To varam, jā. Vienīgais, es no savas pieredzes teikšu, es arī pusotru gadu atpakaļ konstant trenējos kickboksā, un es sparingus taisīju sestdienā. Un man bija tāds prikuls, kad vienkārši pēc sparinga izēja ārā galva sāp, galva sasist, un es kāds 2 dienas normāli nefunkcionēju pēc tam. Ar ķiveru vai bez? Ar ķiveru. Ar ķiveru. Vienalga. Tas jau, tev sitiens tāpat tas iziet caur to ķiveru. Un tas produktivitāte man pazaga. Nu, nākamā dienā tu vairs neesi spējīgs reāli. Un tad man bija tāds, labi, ir piebremzēs šito. Redzēt. Nu, ja jūs neiet uz sparingiem, tad jau tur pa ķepām sīstoja, tur pa maisu, nav nekādas problēmas. Karatē es trenējos, un bija kaut kā 10 gadi, 15. Kādā boksā es tur gāju? Ne, militārā tūciņa vēl gāju. Un tur man brālants salas deguna. Tos pamats vajag. Tas visam nodara pārliecībai. Zini, tur, kad jācīnās pret heiteriem, ka tu gribi kaut ko labu šajā pasaulē izdarīt, tev ir jābūt
skaidrai gaišais. Tā vīzija, ja nu gadījumā kas, tad viss būs kārtībā, kad toši tā kritīs. Arī īstenībā forši tajā boksā, nu, ja tev treneris ir tev tā kā tieši strādā forši, viņš tev papušā. Jā, mēs iesim uz individuālajiem. Jā, tas ir tik krūti tādā ziņā. Un arī tam pavisam cits skaidrs, jā, tu iznāc ārā, ka tu sākumā nevarēji salikt kaut kādas kombinācijas un beigās tāds, sanāca. Tāds ekstra progress dzīvē uzreiz. Tā kā viens, tad jau bišķi savādāk. Tad, kad tu trenējies, ka tu esi iesils, mēl uzreiz labāk uzstās, ne? Var labāk kontentu uzfilmēt. Nē, es neko nevaru safilmēt no rīta, bet ja es izēju pastaigāt, uzreiz filmējās. Starp citu, es pa pēdējiem pāris gadiem izaudzis garāks. Zinu, 1,86 m, bet tagad es 1,88 m. Vismaz, ko mēs mērījām, ja mēs pareizi mērījām. Cik tas garš? 1,85 m. Tā, no, kas tur ir? Vienādas. Nē. Es esmu paudzies. Jā. Tas no augšanas formām paudzies. Bet tā varētu būt, ne? Varbūt, viņa maus kā 5 gadu un tašas. Nu, man nav baigi lielās devas, bet... Varbūt arī izaug bišķi. Kāds tur viss pa tiem peptīdiem tagad traki ir. Man DM vienkārši sprākst augšā, kur tos peptīdus var dabūt. Kurš pirmais uzminēs, kas tur rakstīts, tas dabūs vienu kreatīnu. Mini. Ja pastāst man Instagrams ir no kaut kāda 15. gada man tā šķiet. Tur var redzēt tetovējumu attīstību. Nāk klāt tik un visiem. Ejam gaismiņā vildu uztaisīt. Mums ir konkurss, kāds konkurss. Man 20,000 sekotāji YouTube, atrod First Auto 10,000 sekotāji YouTube. Un tad mēs izlozējam mašīnu. Tā kā grib tikt pie mašīnas, subscribe, kā saka YouTube un gaida izlozi. Man pačukstēja, ka mašīna būšot baigi labā. Mašīna būs baigi labā. Jo Edijs sūdīgs mašīnas netirgošas, Edijs meklēt, kā būs laba. Tā kā es vairāk runāju, Edijs vairāk meklē. Jā, uz to jūs normāli tautu uzkustinājāt. Tagad būs kaut kādi 15,000, domāju, man 16 nopirks mašīnu. Vai nopirks un tas, ka viņš atradīs. Šo es laiku meklēju. Baigi grūti atrast, jo viņš jau tirgo diezgan jaunas mašīnas, 2-3 gadu vecs. Tā tomēr no 2 gadu esmu ceram izlozēt, viņš pat rāk būs. Līdz tam uzstarādāsies. Varbūt pēc 2 gadu izlozēs jau Ferrari kaut kādu. Jādomā lieli, nevar domāt mazi.